ko teiks. Būs dienas gaitā. Būs vismaz stilta mašīna varbūt. Nu, mēs brauksim ar šito mazo? Jā, jo es labāk lasu kartu nekā tu. Pagājušais tu vienkārši aizšķāvu greizi, kad tu lasīji kartu. Bet būs maiņa kaut kur pa vīdi. Samainīsimies. Nu, tu esi gatava neapmaldīties? Jā. Tu nesaki tā skaļi, es vienmēr apmaldos, ja tu tā pasaki. Mēs arī varam zemo startu paņemt. Viss jau, man liekas, tā savā ziņā zemo paņēma. Kāds ātrāk, kāds zemāk. Normāli kupra aizlidoja. Mēs arī varam launču. Labs rītiņš. Labs. Ja jums tāds vispār ir iekšā. Mums ir tāds iekšā? Ceptuju un vai dīlers jums arī daudz to? 10:30 startēsim. 10:30. Ziņu. Ok. Dzirdē 10:30. Cik vēl ir? 2 minūtes. Varbūt tev vajag tikai minerālajā. 3, 2, 1 starts un... Jā. Vai tu man tas jāsaka, ir blakus sēdošam, jā? Mēs ar kļautā braucām, jā. Tev nav kļauj blakus. Tāda raibā mēs esam. Blonda. Kāpēc viņi lamājās? Desa. Uz mums? Tu tikai... Go. Cilvēks tik nenabrauc. Jā. Šis jau laikam ir kā... Gājēji ceļš vēl. Gājēji ceļiņš. Ko tu prasīji? Tev nav bail? Mēs mainamies. Nē, gan jau, ka nē. Es jau nemāku atšprātāt, kur vēl brauc. Nē, es pagājuši gadu arī brauc. Īzi. Mūsu fotogrāfi. Pilspalvu. Es tev nododu. Es ielas, tu zini. Es nevaru Kaut laikam jāpiespradzējās. Jā, es tikai gribu piebraukt tuvāk, es nevaru ieraudzīt, kur ir pirmais. Elektriskais sāna. Man jau kājas ir. Es taču nezinu, kas te jādara. Tikai šitiem lēnām, kad dzīvojam Amazonu. Jā, labi. Aha, jā, labi. Es tiešām izstāstu pēc tādas, kas varētu ātri izbraukt no šajienes. Jā. Es gribēju pajautāt viņu. Man kaut kas jāspiež? Vienkārši uz leju? Uz leju. Jā. Un gatavs. Ok. Mēs varam braukt? Viņš mums Jā, bet es jau nezinu, kur mums jābrauc. Jāizbrauc te ārā un pa labi ārā, ne? Tev baigi nav variantu, kad braukt. Tu jau esi apmaldījies? Man vajag apstāties? Pagaidīt? Nē, labi, brauc. Saprat? Jū. Man liekas, vienu krustojumu tālāk vienkārši. Nē, kaut kādu. Nē, vairāk krustojumu tālāk. Pirms visiem tiem viaduktiem. Es tāpat nezinu. Jā, Bēri, jā, do virsu. Divreiz ar minēt, kas dies tie bija un ar kādu automašīnu. Bet tiešām, un aizrādīja man, teica, lai es netrakoju. Tā. Viņam kauna nav. Kaut kur tad do pa labi. Taisni? Taisni pāri. Un aizgāja Pilspalvu tikko. Ej, tu nos, tagad tev būs jāraksta ar pirkstiem. Tā. Uz cik te var braukt? 150. Kādu 150? Tik ātri nevar. Nu, tu sako kartē līdzi. Jā, es taču nezinu. Atkal viņš uzkārās, te kaut kur būs jāgriežās. Tagad uz Berģiem. Pirmajā būs... Kur pirmajā? Tur, kur tas aizbrauc? Šitajā? Tālāk, laikam. Pie Luksafor, jā? Tad nemaz nevar iebraukt. Īstījās, ka var. Te, jā. Šeit ir tā kā pirmajā... Jā, šī uzreiz Šita? Jā. Bet es nezinu, vai mēs vispār braucam pareizi. Zinot tevi. Man jāmeklē bildītes, man nav laika skatīties. Tu nevienu bildi neatradi. Tev bija jāatrod, nevis man. Es pēc stūras braucu. Es jau teicu, ka tā bija slikta ideja, tev viņu samainīties. Tu gribēji pavazināties. Tā, bet man jāpaskatās. Es saprotu, kā minerālajā stūrmaņš ir var izdarīt. Es te vispār neko nesējāju. Tu jau tur sapinies. Mēs Tā šajā ir taisni vēl? Jā. Nākamgad varbūt taisam 3 cilvēku komandu, bet ņemam kļauju līdzā. Viņš las kartu, viņam Viņš te labi visu tā sanāk. nolasīs, tagad... Viņš jau pēc bildēm uzreiz sapratīs, gan jau, kur viss atrodas. Pasties vēlreiz ir taisni, jā? Man šķiet, ka jā. Nu jā, šis ir pirmais lielais ar krustojums pie upes kalniem un uz nākamajā. Jā, esam atbraukuši uz Strīniekiem, esam atraduši 4 bildes pa ceļam. 4 punktus it kā pie pēdējo mēs vēl nezinām, bet minējām. Bet iedomājies tavā posmā, kur tev jāatrod attēls, tu neatrod nevienu attēlu. Vai es neparādi pagriezt? Bet es vismaz mūs atradu līdz štajienai. Jā, reku, Mums bija gan izvisot taisni braukt.
Brauks tur pāri ar mašīnu? Es blakus var sēdēt. Vai tur tajā lielajā kalnā? Aiziet, man jābrauc kur. Tu roceni rakstīsies iekšā vai bez? Nē, tur tā, tur kaut ko rāda. Tā iekšā, reku starpiņā. Nu, cik ļoti tev sanāca izbaudīt auto un saprast, kas ir, kas nav? Man bija jāstreso, vai tu vispār man pareizi pasaka, kur man jābrauc? Paturēs, lūdzu? Nekas, galvenais ir izbraukāties. Vai ne? Kāds ir sajūts? Īstās labs kliņģers. Tātad, ko mēs darām šeit? Šeit, kā es no rīta minēju, mums viss lielais cēliens sadalās divās daļās. 1. līdz 7. komanda. Pirmais, ko tagad darīs, ies pēc automašīnu saraksta uz konkrētajām automašīnām kopā ar dīleriem un brauks meklēt kontrolpunktus. Komandas no 8 līdz 13 paliek šeit krasē un pienāks te pie meitenēm, tas bija reģistrācijā, un izvilks mazu krāsainu lapiņu, lai zinātu, kas viņiem tagad ir jādara šajā piegājienā. Parkingā. Tas sapratu, ka būs veiklības brauciens. Es nemāk iebraukt parkingā. Dzirdēji, piekaba ar joystikiem, par to tu darīsi. Mans būtu jādara. Tu gribi, lai viņi sasit piekabu un mašīnu? Viņiem noteikti ir kasko, es domāju, viņi tur vajag nemīšu. Man nervi būs beigt. Te būs kaut kas interesants, arī ir Fords, un ar to piekabi, tā kā joystiku jāieparkojās šitien. Pirmais ir ček, tu mašīnu iedarbināji. Jā. Par to arī punkti ir čeki. Tagad viņš saprot, ka viņam aizmēr piekabīt. Pa vidu tādu podziņu. Jā. Kādā ziņā tev tikai ir Sanāk nevis pretēji, tā kā parasti dzan piekaba, bet es stūrēju uz šido pusi. Uz kur tu gribi, Jāreku? Tu zīmē, Reku. Tagad griezīs piekabas turienu, viņš tur sagriež uz otru pusi. Tas ir piekabas virziens. Tas ir piekabas virziens. Ok, nu davai sākam. Davai. 3, 2, 1, starts. Kaut kāda putra būs. Man spoguļās jāskatās? Nē, skaties kamerā. Kamerā, Reku. Konus, jā. Tu redzi kameru, Krist? Neredzu. Pagaid, stop. Priekšā, Reku, skaties. Redz to jāieliek. Iesaku pabrauks priekš tev. Bet uz priekšu gan es braucu ar savu, vai ne? Jā. Bet tas bija pareizais konusais, kur jābrauc Jā, iekšā. aiz tā konus jābrauc, kuram ir tas augšā. Tas maz neizstāst tik Tas ir viegli. sasodīts sarežģīti. Ok. Man labāk patīk pēc kādiem spoguļiem. Skaties pēc spoguļiem. Bet tad neredzi, kurien stūrē. Es pat šobrīd nesaprotu, ko tu dari. Pilnīgs tāds nepareizs orientieris man galvā ir, man vispār nelīmējās kopā. Tev vajag skatīties piekabi. Piekabi, iedomājies, ka tev tagad priekš. Nu jau kaut kas paši pareizi. Tagad tev vajag piekabi uz otru pusi griezt. Jā, tagad viņš izgriež. Šīs ir kaut kas. Man liekas, ka vieglāk ir mežā piekabu kaut kur iebraukt iekšā nekā... Un uz priekšu un iztaisnāt. Ja es to... Katrā ziņā pēc šitiem man viss juk kopā, pēc spoguļiem bija vienkāršāk neskatoties. Un tagad tur ir atpakaļ nolikt tā automašīna. Minūte 36, es domāju, kad ļoti labs laiks. Bet es arī, teiksim, citās variantos arī stūrēt apakaļgaitā. Jā, tu arī... Pats tagad nav darbojas, obligāti visu laiku jāmuķīt tas, vai ne? Nu, es ar piemēram piekabēs un braucu, tad man likās vieglāk ir pašam iestūrēt nekā to. Jā, kaut kas nenormāli īpatnējs un dīvains, ka tu sanāk tā, ka nevis tu tā kā ar mašīnas stūru griez, nu tu griez pretēji un tad tev piekabi uz otru pusi, bet tu ar vidus to konsolīti stūrē. Un tu stūrēji tur, kur tu gribi nevis mašīnu dabūt, bet piekabi. Nu, kad tu piekabas virzienu, tā es sasodītu dīvaini, bet ar otro piegājienu sanāca pirmo, varbūt, ka pat būtu sanācis. Nemaz tik traki nebija tuvu tiem konusiem. Bet jā, šis bija kaut kas tāds nebijis, bet inčīgi. Ejam nākamo, tagad ir tā minēšana, ja? Jā. Ok. Šido auto uzminēšanu tu taisīsi vai es? Varbūt tu šodien? Tur abiem ir jāiet.
Nē, reku. Jā. Viens un otrs. Viens un otrs. Pagājušajā gadā arī bija viens un otrs. Tur jau nemaz nav viens un otrs. Es domāju, kurš tad filmēs, bet tad ierosim Džekam filmēt. Jā, bet pagaidi. Tagad tu paņem un ieraksti ChatGPT to modeli, un viņš, lai man parāda ātri, kur ir kāda funkcija. Jā. Nu, jā? Nu, es domāju, ka tur pilnīgi visi kompi. Pagājušā gada jau arī bija, bet nevarēja jau daudz ko atrast, nu vismaz es. Tā kā, ja jau piedalājies, varēs. Ja tu nevar logu attaisīt, vienkārši viņi izsit. Viņi jau neteica, kā viņi attaisīt. Nē, es patīšos līdz ChatGPT, kur ko atrodu. Ir īpaši viņi mums atbilst vispār inkognitā. Easy. Tātad spēle mums atrodas jaunajā Hyundai Inster. Inster. Kā mēs redzam, pilsētas auto ar diezgan nišīgu dizainu. Kas man likās fun fact, nekur nevar redzēt Hyundai logo vai kaut kādu vārdu vispār. Viņi ir iekšpusē, nevar pateikt, ka tas ir Hyundais. Jā, pat stūris nav pat logo virsū. Jā, ir tikai kaut kādi 4 punktiņi, kas arī tāpatās kā ir pagrieziena lupa, tur arī ārā ir tādiem pašiem 4. Un tie beņķi, redzat, arī atkal atkārtojas tas tie paši tie kubiciņi. Jā. Izņemot to, nekāda cita veida brandings nav mašīnā. Interesanti. No kuras komandas esat? 12. 12. komanda? Jā. Kristaps. Kristap, šī man sauc Artūrs, un mēs uzspēlēsim Atrodinu. Atrodinu, ok. Atrodinu, tātad būs 10 lietas, ko atrasts. Viņas ir jāpiespiež, jāieslēdz, kaut kas jāizdara. Tā ka man ir apstiprinājums, ka tas viņi reāli atradis. Ok. Laiks būs 1 minūte. Un tad jau redzēs, cik beigās būs punkti. Ok. Vai esi gatavs? Jā. 3, 1. Ieslēgšana. Ieslēdzam mašīnu. Pielocam spoguļus. Kur mēs varam pielocīt. Šitā? Jā, kondiška tikai šoferim. Tā, lai tikai mums ieslēdzās, mums vajag ieslēgt ventilāciju un tikai šoferim. Mums nav ieslēgt mašīnu līdz galam. Šitā? Jā, mums ir bremzīt konkrēti, pareizi. Tagad mums ir kondiška tikai šoferim. Ir sniega drive mode, tātad mums ir Eco, Sport un Snow drive mode. Jāatrod, kur mēs varam regulēt, tā teikt, braukšanas režīmu. Tā. Kur mums ir mode, ne? Drive mode. Tās mums ir mode, bet mums jāmeklē drive mode. Bāc. Kur mums varētu būt drive mode? Maps. Ekrānā jau diez vai. Jā, tas ir kaut kas, tātad mums ir Eco, Sport un Snow. Kāda droši vien, iespējams, kaut kur varbūt uz stūrs bija atpakaļ. Kur mums ir stūrs? Drive mode. Drive modes mums reāli paskaties līdz galam. Reāli iegās tikko. Paskaties, pīkšķi, kreisais īkšķi. Galīgi, jā. Reku ir drive modes. Jā, un ļoti smūgs vizualizācijas. Tas Jū. nav Eco. Jā. Ok, labi, šis ir interesanti. Tieši iepriekš dāmas ir ļoti ātras, tā kā viņām bija tā kā drive modes uzreiz. Man pašam arī. Man gribēs arī tā kā rotēt viņu, tur arī, man liekas, rotēja viņu, vai ne? Jā, man gribējās. Gribējās rotēt, bet jā, viņš spiežos tikai kā pūdziņu uz iekšu. Labi, paldies, Kristap. 2 punkti ir? Tie bija 3 punkti. Super. Ieslēgšana pielocīt tā. Spogļi man ir atpakaļ. Vai tu varētu lūdzu izslēgt to šofera only, nespīd, un izslēgt mašīnu. Super. Ok. Lai nāk to kundzi. Jā. Jā? Ak, Dievs, es toču iekritīšu tad. Tā. Kas man jādarbos? Tātad, esi sveicināta Hyundai Inster. Ok. Kā jau tu redzi, nekur nevar redzēt īstenībā brandingu. Likās, tiek ap salonā un nevar redzēt ne Hyundai logo, ne Hyundai uzrakstu nekur. Jā. Tātad šī spēle ir Atrodinu. Mums ir 10 punkti, 1 minūte. Tev ir viņas, tā kā jānospiež, kaut kas jāieslēdz, lai es tiešām redzu, ka tas tiek izdarīts. Ok. Noteikumi skaidri? Jā. Esi gatava? Droši vien, ka ne, bet... 3, 2, 1. Ieslēdzam mašīnu. Ok. Kur var ieslēgt? Vai te? Jā. Bet mums jau ir bremzīt nospiest. Tu gribi, lai es pielaižu viņā? Protams. Pielocam spoguļus. Kaut kur droši vien te. Jā, kondiška tikai šoferim. Tā, lai tikai ventilācija mums strādā tikai uz šofera pusi. Ok. Puses ventilācija ieslēdzās. Nav nejausmas droši vien. Ventilācija parasti kaut kādi... Te droši vien? Jā, kur tur varētu būt tikai šoferim. Tikai šoferim, ka ieslēdz tikai šoferu pusēm. Ejam tālāk, es nezināšu. Sniega drive mode. Braukšanas režīmi, drive mode.
hints varētu būt, ka to parasti meklējam uz stūres, lai vienmēr paslēgties no sporta uz eko un jāieslēdz snow Uz stūres, drive sieviņ. mode. Es pat nezinu, kurš šitam varētu nomainīt. Skatāmies uz stūri. Pašu stūri, jā, mauda droši, ne? Nē, tas tikai mode, mums jābūt vēl drive mode. Ir tāds drive mode arī. Jā, reko, drive mode. Ieskait. Jā. Arī 3. Tā bija minūte jau? Tā bija minūte. Man jānoslēpē viņš? Tā, atlūcam spoguļus. Jā. Jā, tā un... Stop. Tā, un to drive mode tagad izslēd, jau tur 4 reizes, tā, tagad mums ieslēsies nākamais, kas mums būs, ir tagad sportiņš, droši spīd. Tagad mums snow, mums ir eko, un tagad mums ir klasiskais pēdējais. Normāli. Un šito es atstāju, vai ne? Yes. 3 es arī dabūju. Un saka, lūdzu, komandas cipars? 12. Un tev godāk? Tu arī nevarēji uzminēt drive modu, vai ne? Es to uzminēju, es to dabūju. Pēdējā sekundē man bija tieši tikpat punkti, cik tev. Es viņu it kā tagad dabūju. Es viņu tieši tāpat kā tu meklēji visur citur. To drive mode? Jā. Es pēc tam to pogu vienkārši pēdējā mirklī ieraudzīju, uzspiedu. Viņš ieskaitīja, jo es viņu ieraudzīju un uzspiedu uzreiz, un tad beidzot laiks. Tā, kas mums tālāk jādara? Mums ir offroads. Offroads? Ok. Es Oi, nevaru tur ir kaut kas Delphi labs. džekiem. Paprasa viņiem nav pilspalva. MG mums vajadzēja. Tas ir bāc, jā, angliski. MG aizbrauc. Mums vajadzēja uzjautāt jautājumu par MG. Šeit GPT? Nu labi, bet ne visu ChatGPT zinās. Zinās. Komandas numurs taču Tā, ir pilspalva. raksts ChatGPT. Tā, 2 uzdevumi ir izpildīti. Tagad mēs brauksim ar Offroad. offroadā. Tas ir Offroad. Fords, nekas tā pa mašīnu. Nezinu. Kāds jaunais Rangers, tas nav? Nē, tas Fotons. Fotons. Ok. Tev nav jau bail. Tā, kur mēs laižam tagad? Tagad no otras puses tad off-road daļa, viens pojas šajā off-road daļa, labajā pusē. No tās puses jau. Un te, principā, ir tā, ka apgriezīsimies, nostāsimies pie ārkas, es izkāpšu ārā un paskatīšos. Mums ir pirmie 3 šķērši - šūpolē, baļķi un akseltvisti. To braucam lūdzu lēnām, sevišķi šūpoli. Tā kā es stāvēšu no āras un koriģēšu, rādīšu uz vienu vai uz otru pusi, jāpielamo stūra. Galvenais lēnām, ja jūs aizbraucat lēnām līdz vidum, un tad tā šūpola sasvērsies uz priekšu. Jūs gribat to darīt lēnām, lai nav baigais sitiens pret zemi. Ok. Nu, es teiktu 3 km/h. Dzirdēji vīrs? Ja kas ir arī rācijas, komentēšu par rāciju. Ok. Jā, Jā. tagad ir labi. Samainījums. Tagad būsim augšā, apstājies, lai viņš apgāžās, un tad braucam lejā neapstājoties, lai nedabūtu pa dibenu no tām šūpoliem. Ok. Jā. Droši varat braukt, te galvenais lēnām, un vajadzētu uzbraukt virsū precīzi. Baigi grūti sajust. Apakaļ. Galvenais lēnām, vēl 3 km/h. Baigi grūti notrāpīt to. Cik dīvaini, liekas, ka viņš apgāzīs. Tūlīt svērsies mašīna nedaudz uz priekšu vēl. Vēl burtiski milimetrs. Jā, mašīna jau svarās. Wow. Tagad neapstājoties, jā. Neapstājoties. Jā, vienkārši brauc uz priekšu un viss. Jā. Trakākais beidzās. Viens trakākais. Taisiem arī mierīgi lēnām pāri. Mums tiešām uz tai kalnā jābrauc? Nē, mēs brauksim citā kalnā. Es esmu bijos. Es redzēju, ka tur pirms kāds uzbrauc. Droši braukt, tā mašīna jau ir izturīga. Viņa tā nevar salauzt tik viegli. Jā, 5 km/h, es teiktu. Tev ir 4-3. Un te arī vēlams galvenais taisni uzbraukt. Tagad ir ļoti labi. Tāpat arī mierīgi lēnām 3-5 km/h braucam uz priekšu. Viņš tagad tik cik brīvgāt laiž, ne? Jā, tieši tā. 4-5. Ideāli. Tagad es iekāpšu mašīnā. Nu, līdz šim tu jau ir ček. Labs. Un tagad zem rampas braucam pa labi. Zem rampas. Zem tā. Es gribētu kādreiz pamēģināt tādai pārbraukt. Noteikti varētu būt interesanti. Jā, šito varētu būt. Šitā tāda forša, tāda stāvs.
Jā, šajā pasākumā mums droši vien Pa labi, pa kreisi, kur? Kur mēs laižam? Taisni un pa labi, tā kā Tur pirmā bija zāle. Tur augšā. Tev. Saskāpēs. 7 grādu slīpums. Vats teica, mums vajag džipu pašiem. Aha, te jau apraudājis braucis jau vairākas reizes. Šis jau komforta ofilda. Vai nē? Viņčējoši. Kas man te pīkst? Krūm, pa daudz. Parkings izslēdzā payoff. Te griezīsimies pa labi. Te pa labi. Braucienu apstāsimies un ieslēgsim kalnu brīnzi. Man visi jau nokrits. Man jāpil. Apstāsimies, ieslēgsim kalnu brīnzi tagad. Klādēcē. Kādēcē? Un braucam. Viņš vienkārši pats man tagad bremzē, ja? Jā, tagad pats bremzes, jā. Vai atlaist pedālu vaļā. Interesanti. Braukt slīkumu, var redzēt, kur ir riepu nospiedumi. Te ir aptuveni 20 grādi. Viņš lai neuzkrīt man virsū Tu galvenā. redzi 20 grādus, panelī iedzi. Tagad ir 15. Jā. Diez vai Eju. vairāk. 18. Nu, tas ir šis ten, vai ne? Jā, bet uz augšu redzi. Viņš jau tā bišķi pasvās, jā, va tieši tas, jā. Tagad ir 12. Jā. Var pabraukt vēl bišķi pa kreisi. Nebrauc. Cik liels slīkums viņš iztur? Rakstīts, ka 35, bet nezinu. 35. Pagādi, jūs tagad gribat Pagaid, nu protestēt, vai ne? nē, Kristopu nebrauc jau tik augstu. Nu, labi. Ja viņš nebūtu vēl manā pusē, kad jūs iekritīs man virsū, Jā, jā? bet es piesprādzēju. Nu jā. Droši pirmajā vietā, jā. Nē, tagad 12, 14. Tagad pa grāns ceļu, pa labi. Caur peļķē. O, tur ir liela peļķa. Jā, liela pēc. Mēs jau numeri pazaudējām. Jā? Jā? Cik tā, 30 Viņš centimetri? ir kaut ko tur iekšā. Pagaid, šis ir... Kas viņiem pa motoru ir? Kumiņš iekšā. Kumiņš. Tur arī ir kaut kāda elektrība saistīta, jā? Bišķiņie, jā. Un kā viņš uzvedās te ūdenī? Viss ok. Ir bijis lielāki ūdeņi. Jā. Šits auto tiek likts lietā. Viņš nestāv salonā. Viņš dara savu darbu. Tagad tad laižam uz grobiņu uz Offroadlandu kaut kad būs. Vai pamēģināt, jā. Iepriekšējā auto es biju tajā Liepājas, tajā lielajā braucienā. Tur 4x4 pasākumā. Jā. Bija jauki. Kur jābrauc? Tur, kur sākām. Tagad tur, kur sākām. Tas ar dubļiem. Pats, kā tu gribi, jā. Te pār pa rampu, Es jā. tev gribēju tieši teikt, nesaka, kā pats grib. Nē, lūdzu, tāds vārds nelietot. Viņš ir šāds forši, ērti, patīk. Kas viņam rādās tie 61%? Viņam ir hibrīda baterija klāta. Tev pie tā karodziņa, man liekas, tev brauc, ne? Nē, Te? šis nokrits. Nokrits. Viņš ir dīzeļa hibrīds. Pašlādējais. Tad tagad viņam ir 61%, jā, Jā. salādēts. Jā. Nu kā tev patīk? Tev prasījās par to kalnu Jā. uzbraukt stāvajās 100 punkti. Nē, nu kā ar visiem blakām? Iepriekšējā kadrā izklausījās, ka tu biji tāda samīzusies bišķīt. Man likās, ka ir pārāk daudz tie procentu slīpums, tas man nepatīk, bet jā, tāds diskomforts liekas, ka tu apgāzīsies. Bet pārējais jau tā, pārējais man vispār nesatrauc. Es vispār gribēju paprasīt. Mēs taču vēl neparakstījām. Nē, mēs parakstījām gan Jā. papīrs. Es neizlasīju, ko es parakstīju. Ja es viņu būtu apgāzis, vai mēs sadzam izdevumus, Droši vien, ka tu. vai viņi paši. Droši vien, ka tu. Jā, zin kā, tad uzreiz ir zvans filmu, klausies, es nogāzu vienu autiņu, cik mēs varam atpirkt. Jā, pagaidi, šīs ir mūsējās, laikam. Jā, vajag paņemt. Tev jau tukšs. Manējā arī Tālāk ir, Gruškas. tālāk ir kaut var miskast. Redzi, tas ir veiklības brauciens. Bet tas Reāli, to tāpēc viens trasi ir brauc. jābrauc. Tas bija viens, man liekas, brauc Audi, man liekas, Tur brauc jāizdomā, abi. ko mēs darām. Man ļoti gribās Audi, bet es zinu, ka es vēl vairāk gribu veiklības Bet Audi abi brauc. Abi, ja? Jā, Audi brauc abi, bet veiklību brauc viens laikam. Nu, zini, es teikšu tāpēc, ko es teikšu Te varam, pagājuši gadi. Es neesmu elektroauto fans. Man liekas, ka tu arī īsti nē.
Jo man patīk skaņa un viss, ka var dzirdēt rēkoņi. Bet, protams, kad ir forši ar tādām svaigām automašīnām pabraukāties. Nē, man patīk. Viņam nav vienīgais jākritā no tās skaņa, bet... Ja viens bija tas ir tas veiklības. Un kā šis saucās Audi? Šis bija vienkārši Audi. Vienkārši Audi. Te bija nosaukums Audi. Ok. Es arī stāstīšu par ceļam, kā jābrauc. Brauc konusiem. Brauksim uzreiz pa krepu, kas bišķi pagaidīt. Tad pa kreisi augšā, un tur jau es jau stāstīšu, kas un kā. Centīšos, cik ātri vien var. Aiziet pedāli. Cik ātri var? Brauc, te brauc. Gāzi. Šeit augšā? Jā, augšā pa labo pusi un tur pa kreiso pusi šķersli. Šeit te, ka konas nogās, jā, tagad pa kreisa. Te būs mazs tāds uz leju, pa labi, bet nevis pirmajā, bet otrajā, un tagad gāzi, cauri vārtiem. Cauri vārtiem pa vidi. Sorry. Nekas. Konas rāda, kurā pusē tā mašīna jābūt. Ļoti ass labais. Tu tur negāzies apkārt? Nē, es piesprādzējos. Labi, ka es izdomāju tomēr. Pātrināt. Tā pa labi. Pa kreisi, reku cauri vārtiem. Šitie ir vārdi domāt. Šitie ir vārdi domāt. Tagad te čūska. Te pa labi čūska. Brauc pa labo pusi, gāzi. Viss jau sadzēsties. Jopapā. Vai ne forši pātrināt? Tu var apbraukt apkārt, tur lēnām grāt. Nu te gar konas ņem? Jā. Nē, tur tā apkārt, šito aplī vēl. Pavisam apkārt, ok. Te tā lēnām, tāpēc, ka te cilvēks teik. Pācis, tik forši pātrinās. Kaifs. Tu neesi piesprādzējis? Nē, kas nav piesprādzējis? Tu neesi piesprādzējis? Es esmu? Jā? Kāds viņš pīkst? Es nezinu, man ir... Tu esi pa vieglu? Es nezinu. Es bērnu beņķī varbūt esmu iesēdusies. Viņš jau nav īstais beņķis. Man līdzīgi kā pagājuši, ka trīnieku tajā rullītī tas Maserati, tas arī bija forši pa to. Un Audi jau pats par sevi. Maserati jau mums bija toreiz šķēršļi trasi vairāk. Tur bija parkošanas pa vidu. Un tur bija tas uz ātrumu jāizbrauc, un tur bija jāparkojas. Es jau biju tur. Jā, es atceros. Tā interesanti, tas jostas forši pievalkās. Jā, tā jostas uzreiz to reāli iekrāpē, un tad tāds drošāks jūties. Pat bez sporta beņķiem, vai ne? Jā, es nezinu, cik daudz sieviņu man safilmē, bet man Audi patika rītīgi. Es otro braucienu filmēju vienkārši, jo es gribēju redzēt tos tur konustus. Es zināju, ka tu brauks asāk un ātrāk, man paliks slīdūši. Bet nebija tad pārāk traki, kā tu aizmirēji? Nē, nebija nekas traks. Es tas šāk, tas ir Audi komforts. Ar Audi var uz 200 pa granti iet un šampanēt aizmirēt dzert. Un super. Smājas līdz acēm jau ir tomēr. Paldies! Kā tev, sieva? Labi, viss kārtībā, paldies! Man jau uzreiz kaut kādas mazās drebulīši, ka viņi jābrauc ātri ir. Vai es vierīgi varētu visu... Tu visu dienu varētu? Bet zini, kas ir? Škoda Kodiaq, uzjautā jautājums. Kāds papīri slēpts Škoda, reku vari. Un mēs varam arī... Lietasargs ir durvīs paslēpts, vai ne? Škodā? Jā. Kāds papildu aprīkojums ir paslēpts Škoda Kodiaq durvīs? Lietasargs? Jā, es zināju. Tā. Nē, nu kā tev patīk šīs auto? Mēs braucam ar auto? Es te kartē vien dzīvoju. Zinām, kāds bija nosaukums? Xpeng G9. Zinām, man rītīgi patīk. Dinamisks, viņam jaudas ir ļoti daudz. 575 zirgspēku, tas ir kad 18 sporta dīzeļi. Un foršs, liels ekrāns, ļoti patīk šīs auto. Tagad mums ir foto orientēšanās, ne, tā ir vienkārši Jā, tā ir orientēšanās. Jā, es neesmu elektroauto fans, bet man rītīgi patīk šīs auto. Tie tur arī iebrauc no otrās puses. Tā kā man. Kamēr tu ieskrēji no otrās, ne? Jā. Tā, 26 tu teici? Jā, bet mēs kavējam, ne? Nē, mēs būsim visu laikā, jo kā bija rakstījusi Marta, vēlākais ir līdz 13:50 visām mašīnām jābūt atpakaļ. Jā.
Cik mums ir tie punktiņi salasīt? Es ceru, ka mums neieliks mīnuspunktu, jo īstenībā mums bija laiks 50 minūtes no starta. Mums starta ielaida 12:49. 50 minūtes, tas būtu 12:39, jums ir jābūt apakaļ. It kā, ja 50 minūtēs. 5 minūtes mēs it kā kavējam. Bet ja mēs ņemam smērtam pēc martas, tad mums ir laika vēl 2. Cik mums punktiņi ir? Wow! Šis bija tā kā sitiens pa pakaus. Tā, ka punkti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tas ir ok? Man liekas, ka ļoti ok. Puse. Tad jau ir daudz mazāk. Saka, mums ēdot vēl jāmēģina aizpildīt ātri kaut kas, ne? Es nevaru saprast, mēs gribam uzvarēt, vai mēs gribam ar tām launiem mašīnām pabraukāt. Ko? Vai es liekas, ka mums vairāk interesē uzvarēt nekā tās mašīnas ir, ne? Jā, reku man tagad ir jauns stūrmanis šodien. Minerālajā arī pēc tam būs. Sieviņai jālas ir leģenda, jā? Jā. Es nezinu, kur mēs aizbrauksim. Jā. Karās bijuši stūrītē un visu, ne? Jā, viņam ir tas. Reāli, sport dīzlim tā feature. Tā ne, bijuši tikai uzsipa stūrīti, pat pats stūrē. Bet tieši tāds asāks līkuma, cik... Zasāk, testēts, tā kā šodien var notestēt. Sveikls, tas strādā? Santa Fe, 12. Mazda 6E, 13 Lincoln Co. Interesanti izstāst. Šeit ir 2 papildu mašīnas. Jā, sieva, šis jau kaut kas foršāks izskatās, ne? Jā. Sieva. Nu, ja visi ir atraduši sev automašīnas, tad atkal varam turpināt ceļu. Tā, nu beidzot ir vakars, mēs te kaut kur paērām. Mēs esam starp Turaidu un starp Siguldu kaut kur, man nav nejausmas īsti, kur. Kurā vietiņā mēs beigās palikām? 6. 7. 7. Jā, un pagājuši gadu man reāli liekas, mēs bijām 3. 3 vai 4 kaut kas Jā, tāds. 3. 4. Tā kā mazliet sūdīgāk nekā pagājuši gadu. Bet tad mums iegāzas fotoorientēšanās. Jā, pirmais reāli mums tur aizgāja. Nezinu, kā mēs apmaldījām. Tagad mums rekus sadalīs automašīnas, ar kurām brauksim atpakaļ. Un tad mēs laižam uz Rīgu. Un tas zini, kas ir rītīgi smieklīgi. Kamēr mēs esam šajā pasākumā, man Džeks piezvanīja un pateica, ka grib man sport dīzeli pirkt. Un tagad es mēģinu vēl to paralēli norganizēt, jo man Emīls ir aizputē un Džeki no kaut kurienes brauc viņam pakaļ. Un varētu būt, ka šī ir pēdējā epizode, kad man ir sport dīzels. Es pat pēdējo braucienu nedabūšu. Jā, un tad Tums atšķirs tās mašīnas, es taču ne. 12. Mersis. Mersis, bet mums Mersis. BYD. Mersi jau kaut kas sēž. Dīlers sēž. Tad dīleros jau viņi ārā, un tā Mersi lido ar mums. Nē, nu, jau Mercedes, ko? Jā. Šis bija pilnībā elektrisks? Pilnīgi elektrisks, un ar šo var nobraukt 790 km. Tas ir vēl arī vairāk. Tas ir oficiāli 790, bet pa lielu ir tā, ka vairāk. Tas ir daudz. Jūs var pastīties uz augšu un uz atpakaļ. Foršais. Jūtas pilnīgs tik ļoti ir. Jo. Šeit ir gaismiņas. Jā, tāds. Zini, kā mums pie VF stāv Audi, tu negribi mainīt par Audi, ne? Un cik viņš jaudīgs ir? Nu... Šīs konkrēti ir tikai aizmirē piedziņa, un viņam 272. 272? Jā. Ir pilnpiedziņas versija, un tur būs 354. Kāpēc viņai 354? Mums kaut kas arī pat priekšu brauks?
Brauksim, Bet mēs esam kā vadošā mašīna, man liekas. Mersis un Auģiks ir vadošās mašīnas. Vai tad jā? Man liekas, jā. Viņi teica tāpēc, lai ar lieliem arī var izbraukt. Pienāks vēl pie mums par rācijām, lūk, parunāt vēl tā tālāk. Man arī redz. Ritīgi forši feature, kas man patīk šajā auto, es jums tūlīt parādīšu. Vispār ļoti labā klaviatūra. Redz, tu pabraukā ar elektrisko Mercedes un paralēli tu arī, teiksim, paskatīties pats savus video. Un, protams, reklāmas ir jānoskatās. Telefons kaut kur aizmuka. Man pašam viņas nerādās, kāpēc tā? Es tad ir cits skatās. Jā. Laikam ir maksas profils. Es nezinu, kur no visiem es uzslēdzu. Tas īsti neizties pēc tevī. Vienkārši iesēdz uz Mersī kokvedēju. Var attaisīt un aiztaisīt durvis. Kāda adrese bija? Jā, man teikt. Kia Mercedes. Varbūt tu varēji nemaz nesēdēt pēc tevis. Jā, bet es jau tad mierīgi, man Mersīts brauc, es varu tiktu kaut kāds video pastaisīt, paskatīties, ne? Montēt. Jā. Ir kāds laiks paiet, kamēr sāc. Gan ir ekonomiska braukšana. Sanāk. Ja viņš jau lādē, tad, kad atlaid gāzi, viņš lādē uzreiz. Viņš bremzē to motoru un lādē. Jā. Tad, kad tu pierodi, tu ar vienu pedālu principā brauc, ja tu brauc mierīgi. Tā, neauž tev, jā. Viņu un zeltenu augšā, virs galvas. Šito. Ja tev ir variants, mēs pēc tam braucam ar Lexusu, atkal Santa Fe, Mazdu vai Škodu. Nu, Lexus vai Škodu droši vien, ne? Jo tiem mēs neesam braukuši. Tā ne visai varbūt to Lexus. Nu, ok. Bet vēl vienreiz mainīsies? Jā, vienu reizi vēl būšu. Nav kaut kāds vāciņš uz Reāls mierīgi tad. Nevar galīgi no ceļa novērsties, bet ik pa laikam pieskaries stūrītei un taisnā līnijā viņš tev pavalk smuki. Tā, tagad mums ir vakara pēdējā maiņa. Sākumā bija doma, kad brauksim ar Lexusu, bet laidīsim ar Cupru. Ar Cupru. Patiesībā es gribēju teikt, neesam braucis, bet es ne ar vienu no viņām neesam braucis. Bet man liekas, ka liela daļa no automašīnām es esmu izbraukājis. Ar Lexus es neizbraucu un vēl ar kaut ko es neizbraucu. Un ar to Nissan es neizbraucu. Bet Cupra arī būs ok. Paldies. Tās ir beigas, ja? Tās ir beigas. Nu, sieviņi, ko tu teiksi? Nu, kas ir? Mēs Kurš tev izdzīvojam. visiem visvairāk patīk? Zini kā, braukšanas ziņā man baigi Mercedes patīk. Mercedes un Audi. Komforts un kvalitāte rītīgi patīk. Un, protams, viennozīmīgi Audi. Tas lielais. Lielais tas Fantons. Fantons, jā, vēl. Jā, tas arī bija forši. Ar Rangeru mēs neizbraucējām. Man laikam, jautrības ziņā man patīk, ka Cupra, ja mums atļauj pamēģināt to launch start, un tu viņš tā rītīgi parā vaļā. Bet man liekas, jā, ka man tomēr Audi. Bet mums ir viena pavisam mazītiņa problēma, un tā ir tāda, kad Audi deg akumulātoru lampiņu. Yes, un viņi nedziest ārā. Vai mēs tiksim mājās? Man nav ne mazākās nojausmas. Bet es sievai teikšu, gan jau tiksim. Bet es pieļauju, ka mēs dabūsim zvanīt kaut kādam Vilnim vai Lainai, lai moči mums pakaļ. Man ir tāda nelāga aizdoma. Lai bal. No, sieva, ko teiks? Deg. Deg, jā? Lai jālaiž mājās. Lai bišķi pasils, tad gan jau tiksim. Jā, mēs ar sieviņu tagad esam viršos uz Jūrmalens. Man ir Audi stāv un Audi ir bez dziesmas. Pazuda visu uguņu, elektrība, pilnīgi visu pazuda. Un tagad mēs gaidām, ka Emīls mums atbrauks pakaļ un mēģināsim kaut kā viņu dabūt mājās to mizu. Jo ko lidmašīnas var aizlidot kaut kur.
Ziniet, tajā pasākumā bija kārba Ivars, varbūt viņš šavāc Audi, un mēs malcam uz siltajām zemēm. Tad jau domās pēc tam, ko brauks. Smieklīgākais ir tas, ka man šobrīd arī brauc džeku uz aizput no Cēsīm pakaļ manam Sport dīzelim. Tā kā Sport dīzels arī tiek pārdots. Tā kā viena mašīna ir pārdota, un otra neiet. Ir super. Jā, nu mūsu elektroauto dienas beidzās lūk šādi. Audi pēc vairākām stundām gaidīšanas Rīgā ir uz treļa. Un mēs priecīgi braucam mājās. Sieviņa ir priecīga, visi ir priecīgi. Un es, sieviņa, tu esi priecīga. Un tu esi nelaimīgs. Jā, kas tas tās par? Kaut kādi jau pigori būs. Tā kā paldies par uzmanību. Mēs braucam mājās remontēt Audi.